uzsteigums nozīmē to, ka bērns tik ātri neatkāpsies. Un, piemēram, tādā situācijā bērns strādā pie kāda projekta, kāda darbiņa, kur viņam jāpastāv par savu viedokli, tas ir ļoti labi, tas ir ļoti derīgi, ka ir šāda pazīme. Bet savukārt situācijas, kur ir jāpārslēdzās, kur, piemēram, ir jāpielāgojas, bērns arī var būt tāds uzstājīgs. Un līdz ar to šeit bērnam būs jāmāca, ka tomēr šajā situācijā bērnam ir jāpagaida, vai ka tagad nevarēs tā, kā bērns vēlējies, un kad šobrīd ir jāturpina citas lietas, un tad tas vienmēr notiek ar šo te emociju regulāciju. Robežas vienmēr iet kopā ar emociju regulāciju, kad, ja es saprotu, ka tu ļoti vēlējies šo te, un ka tu negribi tagad beigt, un tā arī ir emocija regulācija, lai gan mēs nenosaucam tieši konkrēti kaut kādu emociju, bet ar šo, kad mēs pasakam, jā, tu ļoti gribēji, mēs akceptējam to, ka viņam bija kaut kādas emocijas par šo situāciju un kad viņa tās vajadzības tiek akceptētas.